Vēss Motors, Toyota un Ostas.lv piedāvā 101. rūts. Nu ko, 101. rūciens atkal ir klāt. 29 minūtes. Pat ātrāk mēs sākam. Pierasti, ka bišķīt vēlāk, bet ok. Bet mums šodien tas rūciens būs tāds diezgan interesants, un mums šodien rūciens pirmkārt atkal būs monorūciens. Juniors mums ir atkal nopļauts ar lielo slimības pļaumašīņām. Ne, bet, jebkurā gadījumā viņš patreiz atrodas, tur viņš atrodas. Nākošā reizē noteikti būs šeit, bet šodien mums ciemos mums būs Dainis Maudutis, Raivis Ermans no Ostas.lv. Kādu brītiņu nav bijuši, šodien mēs viņus patirdīsim tā diezgan nopietni. Viesi mums šodien nebūs daudz, pareizāk sakot, viņu nebūs, jo viņi būs mums šodien telefona intervijās, jo Rallijas Liepāja-Ventspils, pat var teikt, jau ir gan īsti sācies. Visi, kas ir saistīti ar organizatorisko pusi un sportisti, atrodas Liepājā. Protams, dara lietas viss, kas saistīts ar ralliju, un viņus šeit uz studiju mums ir diezgan grūti. Līdz ar to mēs šodien runāsim telefona intervijā ar Rallija Liepāja-Ventspils galveno organizatoru Raimondu Strokšu un ar vienu no, es domāju, var teikt, pretendentiem uz rallija. Ja nevismaz uzvarētāji, tā katrā gadījumā viena no goda piedestāla ieņemošajiem braucējiem ar Kreigu Brīnu. Ko viņš mums stāstīs, to mēs dzirdēsim jau raidījuma beigās. Mazliet pastāstīšu par kas ir noticies un bijis iepriekšējās nedēļas beigās, kādi bijuši jaunumi un varbūt joprojām vēl viņi turpinās. Anta mums ir gatava jau stāv pie mikrofona, tad būs noteikti jaunumi no Vēss Motors. Un mazliet arī varbūt vēl šīs tas bez Rallija Liepāja-Ventspils, kas tad mums būs šīs nedēļas beigās. Bet mēs sāksim noteikti ar jaunumiem no Vēss Motors. Labvakar, Anta! Labvakar! Prieks tev redzēt atkal pie mums studijā un aiziet! Nu ko, ja atceraties, tad iepriekšējās reizes jau stāstīju, ka pie mums Vēss Motors autocentros nonāca jaunās paudzes kompaktās klases hatchbacks Auris. Jā, tad šodien man atkal ir jaunas ziņas šajā sakarā par nākamo modeli, kas tikko ir ierupojis Vēss Motors autocentros. Jums tur katru nedēļu kaut kāda jaunuma. Un kurš tas šoreiz būtu? Tas būtu tas jaunais mini-events Verso, vai tas ir tas jaunais pilsētas crossovers RAV4, jo tur es sapratu, ka abiem tūlīt jābūt. Kurš? Jā, tad šoreiz tas ir jaunais Verso. Aha. Jā, bet tiem, kam šis vārds neko neizsaka un kas ir uz jūsu ar Toyota modeļas klāstu, tad īsumā pastāstīšu, kas tad Verso tāds ir. Īsumā Toyota Verso ir minivens, kas nozīmē, ka tas ir lielāks par sedanu, hatchback un pat universāli, un kura galvenais atslēgas vārds ir salona plašums. Bet, ja savukārt atbildot uz jautājumu, kam tad šis auto ir radīts, tad atbild viennozīmīgi ir, ka Verso ir automobils ģimenēm. Un tā kā, lai visiem bērniem būtu ērti un izbraucienos varētu doties arī ar vecvecākiem un draugiem, Verso pieejams gan ar 5, gan ar 7 sēdvietām, bet, ja 7 sēdvietas nav nepieciešams, tās ērti ar vienu kustību var transformēt dažādos veidos un iegūt papildus bagāžas telpu. Tā kā jaunais Verso kopumā tiešām ir lielisks, tas ir izcils un ir uzlabot arī salona apdare un arī standarta aprīkojums, tā kā pats galvenais tas ir vēl izdevīgāks klientiem nekā iepriekšējās paudzes Verso. Ar ko tad, teiksim, viņš visvairāk atšķirās no iepriekšējā Verso modeļa? Kad mums parasti uzdod šo jautājumu, tad atbild viennozīmīgi ir ar visu. Ja? Tā īstenībā ir vienmēr ar jaunajiem modeļiem. Protams, ka saglabājas kādas vizuālās nianses un varbūt zinēja tehniskie dati no iepriekšējā modeļa, akcentējot pēctecību, bet savā būtībā jaunie modeļi ir pavisam citas automašīnas. Piemēram, jaunajā Verso ir iedzīvināts vairāk kā 470 pavisam jaunas detaļas. Tas ir, tā ir jauna mašīna. Jā, bet pirmais, kas noteikti iekrīt acīs, ir jaunā Toyota dizaina valoda, ko raksturo šaurāki un daudz agresīvāki veidot priekšējie LED lukturi. Un tā kā Verso jau ir otrais modelis, kurā ir iedzīvināts šī jaunā Toyota dizaina valoda pēc jaunā Auris. Jā, no Auris mēs pārliecinājāmies jau par to, ka tiešām tā ir cita mašīna salīdzinot ar iepriekšējo Auris. Es savā laikā esmu pilnīgi pārliecinājies par Toyota Land Cruiser, iepriekšējo modeli un jaunais, tās ir pilnīgi divas dažādas mašīnas. Tu teici arī, ka miniveniem un arī Verso tas atslēgas vārds ir tas salona plašums, teiksim, tiešām 7 sēdvietas. Vai ir kāds no šiem rādītājiem Verso, kas tā, varbūt īpaši izceļas vēl? Verso garums ir 4,5 metri, bet neskatoties uz šiem ārkārtīgi kompaktajiem izmēriem, Verso piedāvā pārsteidzoši plašu salonu ar 90 cm attālumu starp pirmo un otro sēdekļu rindu. Tas tā kā normālā dīvainā tu sēdi, bez problēmām. Ļoti ērti, kas starp citu ir labākais rādītājs šajā segmentā. Tā varētu būt, jā. Vispār pastāstīt sīkāk par galvenām, teiksim, jaunā Toyota Verso tehnoloģijām vai inovācijām, kas iepriecinās, es domāju, gudīgi sakot, gan vadītāji, gan arī, nav mazsvarīgi arī pasažierus.
Jā, Verso kā jau jebkura Toyota raksturo uzticamība, ekonomiskums un augstākā līmeņa drošība, un, protams, arī izcili kaitīgo izmešu rādītāji, tā kā Toyota ir pasaules zaļākais brands. Tas ir maksimāli maz viņiem. Maksimāli maz, tieši tā. Un arī Verso, kā pārējie jaunie Toyota modeļi, ir pieejami ar Xenona lukturiem, arī ar LED lukturiem, ar kruīzu kontroli, automātisku divzonu gaisa kondicionēšanas sistēmu, un tādām lietām, kas atbild par komfortu. Arī integrētā multimediju sistēma Toyota Touch, kur ar skārienu jutīgu ekrāna palīdzību var pārvaldīt visādas automobiļu sistēmas, piemēram, klimatu, audio, mobīlo tālruni un navigācijas funkcijas, un pat atskaņot mūzikas failus no zibatmiņas. Bet kā šī modeļa, tā teikt, rozīnīti, gribētu minēt to, ka jaunajiem Verso ir pieejams arī panorāmas jeb stikla jumts. Tā ir lieta, jā. Tas rada fantastisku sajūtu. Tieši tā, un līdz ar to arī pasažieriem visiem, ne tikai priekšā sēdošajiem, paveras aizraujošs skats, it sevišķi tad, ja diena ir saulaina un skaista. Un tā kā līdz ar to arī salonā iekļūst būtiski vairāk gaismas, tas arī palielina plašumu sajūtu. Sevišķi šajās drūmās dienās, kā piemēram šodien. Jā, tieši tā. Un vēl tāda interesanta funkcija, kas arī ir jaunajiem Verso, ir Follow Me Home, kas nozīmē, ka lukturu paliek ieslēgta arī pēc dzinēja izslēgšanas un izslēgts automātiski pēc 30 sekundēm, tā palīdzot jums izgaismot ceļu līdz mājām. Viens, vai es paspēju aiziet līdz mājām, līdz teiksim, durvīm savām, man nav problēmas. Ļoti labi. Ar kādiem dzinējiem tiek piedāvāts jaunais Verso? Verso tiek piedāvāts ar 1,6 un 1,8 litrīgu benzīna dzinēju un 2 litrīgu un 2,2 litrīgu dīzeļu dzinēju. Un, protams, tas viss tiek piedāvāts dažādos aprīkojuma līmeņos, gan ar manuālo, gan ar automātisko transmisiju. Kāda ir Verso cena? Manuprāt, pats galvenais jautājums. Nosaukšu vienu skaitli, tā būs sākuma cena, un Verso cena ir sākot no 14,000 latu. Priekš tādā automobīļa ļoti laba cena. Jā, un cenas varēja atkarībā no modeļa komplektācijas, dzinēja un transmisijas, bet tos, kas plānos sev jaunu ģimenes auto iegādāties jau tuvākajā laikā, iepriecinās īpašais piedāvājums vidējam aprīkojuma līmenim Active Plus. Teiksim tagad tā, mēs esam noklausījušies visu šo interesanto informāciju par jauno Verso. Es tiešām pieņemu, kad ir jābrauc. Kas ir jādara ikvienam vispār, godīgi sakot, tagad viņš ir noklausījies un vēlas pats iepazīties ar jauno versiju? Noteikti visus ielūdzu uz Veiss Motors tuvāko autocentru. Tas ir Kārļa Ulmaņa gatavs 125 pa ceļam uz Jūrmalu, vai Rīgas Siguldas šosejā 2, kas ir pa ceļam uz Siguldu. Tieši tā, un pašiem testabraucienā izmēģināt jauno Verso. Un tā kā mēs esam atvērti katru dienu, tad ik viens var piemeklēt savērtāko laiku ciemos braukšanais. Un tā arī ērti izmēģinājuma braucienam ir pieteikties mūsu mājaslapā, aizpildot online pieteikumu. Bet, ja vēl kāds nav pārliecināts, ka tūlīt vēlas doties, tad iepazīties ar jauno Verso var apmeklējot arī mūsu mājaslapu, kur ir detalizēta informācija par šo modeli. Jā, kārtējo reizi domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka vienkārši jābrauc uz Veiss autosaloniem Mūlai Gatavē vai Berģos un jāizmēģina pašiem vienkārši jāizmēģina jaunais Verso automobils. Mēs ar junioru, es ceru, ka juniors būs uz spēkām viss kārtībā, šās nedēļas beigās mēs dosimies uz ralliju Liepāja Ventspils. Un dosimies mēs arī uz turienes ap citu ar Toyotām. Kā pateikt, ņemot vērā manu, smagsvaru, es braukšu arī atbilstošu mašīnu ar Toyota Hilux, izmēģināts viņš ir vairākas reizes vasarā un rudenī viņš izmēģināts, pat mazliet dubļiem, mazliet bezceļiem pat, viss bija kārtībā, super. Tagad man būs iespēja izmēģināt viņu arī pa sniegu, jo, šis te laiks patreiz tāds, kur būs interesanti, bet es nešaubos, ka Hilux viss būs kārtībā. Toties juniors šoreiz dosies ceļā jauno Auris hibrīd modeli, Tā kā nākošā raidījumā mēs varēsim atkal dalīties tīri personīgi savos, piedzīvojumos, iespaidos, gan par Toyota Hilux modeli tātad ziemas apstākļos, gan arī par jauno Auris hibrīdu. Tiekamies atkal nākošais raidījumā 101 Ruts. Paldies, vislabu! Atā! Bet pagājušā nedēļā, pareizāk sakot, pat pagājušā nedēļā, bet vēl šonedēļ turpinās Monte Carlo vēsturisko automobiļu rallijas. Un kā jau mums raidījumā šeit bija autokluba vadītājs un direktors Roberts Elbakjāns un arī Krišāns Cauni, kurš šajā rallijā arī piedalās kā stūrmanis. Tad šīs rallijas turpināsies pat līdz 3. datumam, ja mēs pareizi atceros februārim, un noslēgsies viņš tiešām Monte Carlo. Patreiz informācija, kas ir no šī rallija, ir, ka komanda ir palikusi tikai ar 2 automobīļiem. Pie tam vēl viens no viņiem ir Moskvičs, un otrs no viņiem ir šis te Triumph automobīls. Tam ir tāds zināms kurjos
automobilos, jo šī Roberts Elbakjāns dabūja ar savu Moskviču 408 vilkt šo Triumph automobīlu, ar ko viņi, cik es saprotu, ir izpelnījušies diezgan pamatīgi ažiotāži. Es domāju, gan šādu skatu ne visai bieži dabūnu redzēt. Pēc tam, kā rakstā Roberts Elbakjāns, tad viņu paši ir izbrīnījis tas, ka Moskvičs ir bijis spējīgs bez problēmām pavilkt šo te automobīlu. Vēl brauc šīs te melnās Volgas, kas arī, protams, ir pietiekoši redzamas uz vispārējo fonu, un arī Krišānis Caune, kurš ar Ilju Kašinu pie stūras, viņa brauca Jaguar Type E 1970. gada modeli. Un arī Kārs Miķelsons kopā ar www.4rati.lv cilvēku pieredzējušo stūrmani Normundu Vugulu ar Jaguar XK 140 Coupé, kas ir 1956. gada ražojums. Ziniet, kas ir pats galvenais? Patreiz tieši viņi ir visaugstākajā, no pāri par 300 sacensību dalībniekiem, augstajā 26. vietā kopvērtējumā. Tas ir nopietns, teiksim, rādītājs, vēl rallijas nav galā, tagad tikai viss tā pa īstam sākās Monte Carlo Serpentinos. Bet pagājušā nedēļā tepatās Lietuvā startēja Hals Winter Rally Utenā. No mūsējiem, teikšu atklāti, maz desants bija Jānis Feldmanis, Mārtiņš Svilis, Gins Bremze un Toms Binde. Kā pateikt, daudz ko stāstīt laikam par šo ralliju, diemžēl nav, jo Feldmans pirmā dopā nokauj karbu, Svilim pirmā dopā nojūk pusas, bet starp citu Svilis ar visu to, ka viņam izbeidzās pusas, uzrādīja otro absolūto laiku šajā pirmajā ātrumposmā. Bremze visu ralliju ar tehniskām problēmām cīnījās, bet finišā viņš jau nav pamanījās izcīnīt 3. vietu savā klasē, un Binder savu Žigulīti 8. ātrumposmā arī, diemžēl, izstājā, cik es saprotu, tieši rītošās daļas dēļ. Bilāns, godīgi sakot, bēdīga, bet, labāk ir tā, ka tas viss notikās tur Lietuvā, nekā tagad, kas būs rallijā Liepāja Ventspils. Godīgi sakot, laikam pats rallijs tomēr bija diezgan labs, protams, ar lietuviešu nacionālo piesitienu šai gadījumā būtiskā nozīmē, jo, kas gan ir rallijs Lietuvā bez kārtīgas klopes. To mēs varam redzēt arī YouTube, ir pat ielikts iekšā. Beidzot, Lēšs varēja savā starpā sadalīt piedestālu, jo uz tā pēdējos 4 gadus stāvēja pārsvarā, vai arī vispār tikai un vienīgi latvieši. Ja? Tad rezultāti rallijā bija, Švedis savas kļūdas dēļ palika 3., 2. ir Butvilas un 1. ir Jocījus. Visus mēs redzēsim arī rallijā Liepāja Ventspils. Bija daudz standarta automašīnu sacensību pagājušajā nedēļas nogalē. Es domāju, ka visiem mēs, diemžēl, pastāstīt nevarēsim. Informāciju un rezultātus var redzēt gan www.4rati.lv, gan arī mājaslapā Go for Speed. Tāpat arī informācija par jau 50. jubileju, starp citu, folkreis sacensībām. Es domāju, 50. sacensības notikās, kur šoreiz bija Brenguļos, un arī tur notikās ziemas autokros sacensības. Arī par šīm sacensībām visu informācijas variet attiecīgos šajos portālos iegūt. Tas pagaidām viss. Mazu muzikālo pauzīti un ejam tālāk. Vess Motors, Toyota un Ostas.lv piedāvā 101. Rūts. Rūciens turpinās. Šodien pie mums studijā ir Ostas.lv abi galvenie cilvēki. Beidzot. Dainis Mālutis un Raivis Ermans. Mēs ar viņiem kopā esam diezgan ilgu laiku, stāstījuši par interesantām un, es domāju, ka ļoti noderīgām lietām mums visiem. Tiem, kuri ir saistīti ar autobraukšanu, ar automašīnām. Un mēģināsim kopā ar viņiem šodien veikt tādu, kā, atskatu, kā rezumējumu tādām mazām, bet es domāju, ka ļoti darbīgām, interesantām, laika periodam. Labvakar, kungi! Labvakar! Prieks jūs redzēt šeit studijā. Beidzot atkal. Mums viens rūts ir godīgi sakot, vienmēr paticis, ka jūs esat tādi, kā mēs vienmēr sakām, tad nemiera gari, ja? Visu laiku kaut ko tur jaunu domā, izštuko un kaut kas atkal jauns nāk. Man līdz šim ir bijis tāds priekšstats vispār par, godīgi sakot, apdrošinātājiem līdz jums, ka tie ir tādi sausiņi, ja? Tie tādi tikai skaitļos, tur diagramās vispār, tur nesols pa labi, nesols pa kreisē. Kur jums ir tas azartiskums un visu laiku tu kaut ko jaunu izdomā? Egons jau parasti mums mikrofons nekad neslēdzies, šāds laikam mums neko nezin. Un ir mikrofons ieslēdz jau pirms vispār. Kaut ko var teikt, nevar teikt, mums kaut ko garām pateikt. Ar kaut ko jau jāatšķirās, un šī bija viena no lietām, ar ko mēs arī šajā tirgu droši vien atšķiramies ar saviem IT risinājumiem un draudzīgiem priekš patērētāju un autovadītāju. Tā ir mūsu tā stiprā pusē. Tas arī tas, kāpēc mēs tādi esam. Nebija jau baigi daudz opciju, vajadzēja jau kaut ko darīt. Citādāk, savādāk, vienāds iekšā tirgu, gadā, kad mēs ienācām pa lielam, viss sakārtots, visu lielo onkuļu, viss sadalījuši, krustšķērs, visu, kur tu lien tur momentāli noraujies pa galvu, labākajā gadījumā tikai pa galvu. Un tad tev vienkārši nācās izdomāt kaut ko tādu, iet kaut kur tur, kur neviena nav, nekā nav, tad arī radās šitas viss. Jā, paralēli klasikai brokerēšanai tad arī ir šis te
elektroniskie kanāli, tas arī tas, kas mūsu vizītkarte. Kā pirmais, par ko mēs arī vispār runājam toreiz, kad mēs sākām šo sadarbību, bija kā mēs viņus saucam šeit, jo projām mēs 101 rūts viņus saucam, tie draudzīgie automāti. Patīk man viņi, man viņi tiešām patīk un pats, cik es pats reiz izmēģinājis. Varbūt vēlreiz mazliet vēstures vispār. Kā tad ienāca doma, teiksim, prātā radīt ko tādu? Kā tur bija tomēr? Bija kur špikot vai nebija kur špikot? Šitam no Densburgas jautājumu paprasīju, ko vispār mēs zinām, kā radās automāti. Tas apmēram tā kā, kundzītē paprast pēc Jāņiem, kad dabūja bērnu. Nezinu. Tā. Kā tas zina, ka tas bija Jāņos, jā? To zina, jā. Tad brīdī, kas to jau droši vien apjauš, kurā brīdī tas bija. Špigots nav noteikti, nav arī vēl šobrīd, man liekas, nekur tāds līdzīgs uztaisīts. Mēs nezinām. Mēs tur ritīgi piemeklējām, analogi domājam, kad varbūt mazums domā, kā tad mēs šitā vieni paši te kaut kādu letiņu iedomājušies tādu mantu uztaisīt, kur neviens nekad nav izdomājis. Reāli gadījās tā, ka ne Eiropā nav, un cik zināms arī pasaulē ar nekur nav. Tas gan daudz ir atkarīgs īstenībā no mūsu pašu ostu sistēmas, kādas iespējas viņā ir. Tas viss ir pilnībā automatizēts, un tāpēc viņš principā arī varēja arī rasties tāds aparāts, droši vien Polijā vai Lietuvā, sevišķi variantu viņam nebūtu būt tādam vērķim, bet palielam viņš jau tur eskalējās pasākums diezgan ilgu laiku. Bet tā ideja tā nav tā, teiksim, pirts ideja vai kaut kā tur, kā parās veišanā kopā kaut ko pirtī tur, iet pirtī, un tā pēkšņi tās ideja. Tie ir no variantiem, kur dabūja. Nezinu, jā, bet Jāņos. Galvenā doma jau bija īstenībā aiznest līdz klientiem šo ērto pakalpojumu, kas ir Osts LV, lai varētu aiznest līdz pašam vadītājiem tur, kur sākās mašīnas reģistrācija un tā tālāk, un tas arī apvienojot šīs lietas, maksājumus un kopā ar jau laikam bijušo krājbanku. Principā tur jau arī bija CSDD, bija arī gods viņiem un slava, bija arī pie vainas paši tā viņa būtība. Tagad tas automāts ir radās, pētījām, skatījāmies, kādā veidā tur tas viss notiek, kā to varētu pasākumu uzlabot, cik reāli vispār tur ir būt. Sapratām to, ka sākumā visāds domas bija cilvēks un tā tālāk un tā joprojām, bet mēs sapratām to, ka cilvēkam palielam tur vietas nav. Īpaši vairs tur viņi neviens arī nelaidīs iekšā, un tad arī tas tā lēnām var uztapt tāds mekanizētais cilvēciņš. Tāds ir uztapt. Mēs arī, teiksim, šeit pat uz studiju, atcerās mūsu klausītājiem skatītāji, atvedām pat šeit uz studiju un pierādījām, ka tas tiešām ir vienkārši ātri un vienkārši izdevīgi un ļoti, ļoti vienkārši. Ja? Pašai, laikam, otis.cv tomēr ir lielākais portāls, kurā var visātrāk un par to izdevīgāko cenu un noteikumiem, kas pats galvenais, iegādās Otis polis pie tam jebkurā laikā, ja? Ir tā? Lielākais, liels viņš droši vien ir tieši tik, cik katram ir ekrāns liels. Viņš liels arī ir, nav tur alfa, piemēram, tur baigi lielais kaut kas, bet tas, ka mums ir noteikti visvairāk klienti, kas šobrīd jau mērām jau ir krietni virs 100,000 unikālu klientu, jau pat jau būs pie 120, man liekas, unikālu klientu, tas cipars jādroši vien, mēs jau bijām vienā brīdī pat izdomājuši to, ka kāpēc pie mums pērk, 100,000, es nevaru kļūdīties, lielam, ja jau 100,000 ir nopirkuši, tad jau. Man šķiet, mēs darām pareizās lietas, un arī automāts un visi šie risinājumi, kas ir mums, tas ir kopā, un uz to ir jāskatās kopā, un vadītāji novērtē. Man patīk arī tas, ka mēs bijām atvilkuši aparātu uz studiju, un mēs arī šeit uzstādījām šo jauno rekordu. Tas liecina uz to, ka mēs ejam uz kvalitāti arī, un arī, cik bija minūte? 20. Kaut kas tāds, tur bija zem 2 minūtēm mūsējām. Tas ir tas, kas ir mūsu tāds kvalitātes rādītājs, ko mēs arī ejam. Vēl viens labi, ka mēs neesam paši foršākies, tad nebūtu baigi daudz ko pateikt. Man godīgi sakot, patīk tas, kad ir vienkārši sacināties ar otis.lv un noskaidrot, visu, ko mēs nesaprotam vai nezinām, vai rodās jautājums par otis polisēm. Tas ir tas zvans, kā jūs sakām, zvans draugam. Tas dienas, kā šis dienas saucās vēlreiz atbalsta dienas. Klientu dienas atbalsta dienas. Tur reāli 7 dienas nedēļā, 24 stundas diennaktī, vienalga Jāņos, Ziemassvētku vakarā, Jaungada naktī var piezvanīt. Nevaru. Bijuši arī varianti, ka cilvēks sestdienā rīt piezvan un pajautā atklātā balsī. Nevar jūs tādu normālu basiņu tenī balsī, plus mīnus var saprast, kas ir iepriekšējā vakarā darīts. Viņš tā ļoti līdzjūtīgi jautā, jūs alkoholu vispār nelietojat?
Nu, mums tā jautā. Nu, bet tas, teiksim, tas tiešām dod arī to, kā es pasaku, drošības sajūtu, ja, kad gadījumā kas tiešām vienkārši piezīmēt, vienkārši pajautāt, to viss izskaidro, jo, es saprotu arī nācīgi ļoti advancēts, man ļoti bieži vajag tā mēģināt tā lēni, mierīgi izskaidrot, bet es saprotu pēc tam, jā. Pirms kādu laiku jūs nācāt arī klajā tādu interesantu, galvenais, tiešām noderīgu jaunu, jā, mobilā telefona aplikācija iPhone'am, jā. Tas tā vienkārši nāk prātā, tā hop un gatavs, tā kā jūs teicāt, to vienkārši tā loģiski sēdējāt, loģiski izdomājāt. Tās lietas tā notiek. Šitam īstenībā mazliet dziļāk saka, nē, šito gan mēs atceramies. Tā kā principā bija jau uztaisīts, bija laikam ostomāts uztaisīts, mēs šito izdomājam, kad Latvijā tas iPhone vēl bija, tikai atsevišķiem, teiksim tā, zīmuļiem, kuriem baigi gribējās parādīt, viņam baigi labs telefons, un LMT viņi tikko sāk izplatīt, un vēl vispār mēs pat nevarējām iedomāties, ka ir pieejams mums App Store aplikācijas, un pa lielam tā kā zinājām, kas tāds ir, bet tas vēl bija gana neaizsniedzami. Tad mēs uztaisījām kopīgi ar LMT, vienkārši adoptējām mājaslapu tam, cilvēks iegāja iekšā, mobilo versiju uztaisījām, cilvēks iegāja iekšā no iPhone, tad tā mājaslapa Ostas LV uzreiz viņi sagriezās, pagriezās, tur uztaisījās tā, lai viņi ir ērti lietotājiem. Pēc tam tad parādījās iespēja App Store būt un loģiskā secībā viss notiek. Tieši tā, jā. Ideja parādās, un tad jau es vienkārši mācīju viņu apstrādāt. Šobrīd tas jau bija pilnīgi normāli. Nolādējam, Lejupielādējam aplikāciju ar visām lietām, ar visām polišu izdrukām, ko var redzēt telefonā, automāta adresēm, kur viņas var izdrukāt, pirkšanas iespējām, vēsturi, tur var salikt visas mašīnas, ja ģimenē viņas ir vairākas, nezinu, varbūt pat uzņēmums, kuram ir mazāk tā automobīļi, arī viņi var ļoti labi lietot. Personīgais dosie. Personīgais dosie tev par apdrošināšanu. Tieši tā. Nevar arī ņemt vērā to, ka tehnoloģijas iet uz priekšu, mēs arējam līdzi, un arī tirgus auga mobilo telefonu tirgus ir tā pieaudzis, ka mēs nevarējam neņemt vērā. Cilvēki jau ar iPhone, viņš ceļās ar iPhone, viņam ir aplikācija, tam aplikācija šitam, un beigās lūdzu ir arī apdrošināšana. Bet cik saprotu, jūs šitajā jomā arī neesiet apstājušies. Tur kaut kādas idejas virmo gaisā, vai arī jau ir tapis kaut kas vēl interesants, vai jūs variet dalīties jau? Jā, ir tapis, ir vakar palaists, iedarbināts, un īstenībā par to statistiku mazliet man patīk parunāt par statistiku, un mēs tā sēdējām reiķinājām, cik tad tirgus mēs būsim paņēmuši, un laikam nonācām pie tāda loģiska secinājuma, ka mobīlo lietotājiem ap 60, tad mēs šobrīd vakar esam iestartējuši populārākās Android versijas, kuras aptvers 70 līdz 80% Android telefonu. Līdz ar to vakar esam palaiduši, varam svinīgi paziņot, tad arī Android lietotājiem aplikāciju, kurā tās 3 lietas galvenās ir iekšā. Salīdzināt. Tur ir viss tas tieši tā, viss tas pats ir tās vēstures, tās izdruks, ir tie automāti salīdzināt un nopirkt. Faktiski, nezinu, doši baigi reklamēt, šo to nevar, bet kā tas, tur var apdrošinātājiem, izmaksas palielināt, reāli, to nevar darīt, bet tad, ja jūs ieraugat, ka jums ceļu policija, mēģina jūs apstādināt, būs mīnus saprotat, ka jums ir beigusies polisi. Tur var noķert to kādā minūtītē, paspēt sataisīt, kamēr viņš tur nāk pie jums. Vēlreiz pārbaudēt. Mēs vēlreiz paspēties, inspektori vēlreiz. Varbūt tomēr vēlreiz pārbaudiet. Ātri saklapēt. Un tā ļoti jauks izteikt ienāk, atvainojiet. Tomēr ir. Tā tehnoloģijas tiešām iet uz priekšu, un man ir liels prieks, ka jūs visam tam sekojat līdzi. Kā jau es sākumā pašā šī sarunas teicu, kad mēs šodien noslēdzam tādu, kā, es domāju, mazu posmu, pavisam mazu posmu, mūsu kopējā sadarbībā. Šis bijis tāds, foršs un ražīgs laiks, un man ir prieks, ka mēs esam bijuši 101 rūts šajā tieši ražīgajā periodā kopā ar otstas.lv. Un es pilnīgi noteikti zinu, ka mēs vēl zināsim, vai uzzināsim daudz interesanta un jauna no otstas.lv. Savukārt 101 rūts, jums cienījamie klausītāji un skatītāji, noteikti par to jums stāstīs. Paldies jums, Daini! Paldies jums, Raivi! Tiklīdz mums būs atkal kāda jauna dziesma, tā mēs nāksim atkal uz radio. Bet kā šitā fiktīvas valsts nenotiek, tas notiek pavisam savādāk, bet galvenais, ka tas notiek. Paldies jums, Zēni, paldies, ka bijāt kopā ar mums, lai veicās, un uz tikšanos atkal radio. Lai veicās visiem pārējiem arī. Atā. Vess Motors, Toyota un Ostas.lv piedāvā 101. rūts. Ko 101. atkal ir lielajā rūcinā.
Ir tāda mazliet dīvaina sajūta, es viens pats studijā un runāšu ar virtuāliem tēliem, nosauksim to tā. Es biezīšu pat taisno. Ja, manuprāt, visvairāk aprunātais, iztirzātais, dažbrīd ir tāda pat neticības pieskaņa, bet kaut kā neizprotam, pat neapmierinātība dažbrīd, bet, lai kā nebūtu bet noteikti visvairāk gaidītais autosporta pasākums šogad Latvijā ir Eiropas rallija čempionāta otrais posms, rallijas Liepāja Latvija ir klāt. Beidzot viņš ir klāt. Vēl tikai dažas dienas un viss ies vaļā. Saprotot, ka pašreiz viskarstākais darba laiks ir organizatoriem, es pat nemēģināju dabūt kādu pie sevis uz studiju, jo laiks, kas tiktu patērēts braucot no Liepājas uz Rīgu un apakaļ, būtu vienkārši zemē nomest. Tāpēc šodien rallija Liepāja Ventspils organizators Raimonds Strokšs mums ir tā sakot uz trubas. Labvakar, Raimond, virtuāls sveiciens tev. Pirmkārt, es gribu apsveikt tevi, ka tas trakais pirmsacensību laiks ir gandrīz garām. Tūlīt mēs redzēsim visu to, ko jūs esat ar milzīgu darbu un milzīgu entuziasmu sagādājuši mums, autosporta faniem, Eiropas rallija čempionāta posmu Latvijā. Sakiet, tas process bija tāds ļoti smags, vai jūs tādā vienā elpas vilcienā dabūjāt to gatavu, jo laiks jau bija baigi maz? Patiesībā, pareizi saka, tas viss notika vienā vilcienā, ka pat mēs nepiefiksējām īsti, cik tas patiesībā bija grūti, droši vien viņš paies tas pasākums, mēs varēsim to saprast līdz galam, kā tas patiesībā bija, bet, patiesībā non-stopā darbs un ļoti ilgu laiku, un tādā vieglā riksītī katru dienu ir pavadīts, tā kā, šobrīd jau viss ir aizgājis, ritens ir iegriezies, jau mazliet mierīgāk ap sirdi. Ko šajās pēdējās dienās vispār tu vēl dari? Tiešām ir vēl tādi darbi, kas nav padarīti? Nē, darbi ir padarīti, vienkārši ierodās ļoti daudz cilvēku, darbinieki, sportisti, visiem ir jautājumi, visiem ir kaut kādas lietas, un tās ir tās lietas, ko es šobrīd risinu šeit uz vietas, bet, patiesībā, viss ir patiesībā diezgan mierīgi. Es ik pa laikam, lasu un dzirdu, teiksim, kaut kādos internetu portālos tā tālāk, tad tas nav labi, tas nav labi, tad dalībnieki ne tie, ja, tad ātrumpos ne uz to pusi, ja, tad pa augstu, tad pa siltu, ja. Ko tu varētu pateikt šiem, skeptiķiem vienkārši, ja ar kaut ko, es nezinu, neapmienātiem? Ja man liekas, ka tā ir tāda normāla latviešu pauze, ja, latviešu tipiskais. Vai viss ir tieši tā, kā tu biji domājis, kā tu biji plānojis? Cilvēki ir dažādi un vienmēr runās, un sevišķi zinot latviešu dabu, protams, ka cilvēki runā tiešām brīžiem arī neapdomājot, ko man ir tikai viena lieta pasakām. Es daru Latvijas autosportam un Latvijas rallija dzīvē, sportistiem visiem, manuprāt, ļoti svarīga lieta. Tas, kā runā par šo pasākumu un cik tas iegriež visiem sajūtu par ralliju un par autosportu kā tādu Latvijā, es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Nerunājot par to par valstisku nozīmi, kad par Latviju uzzina ļoti, ļoti daudz miljonu cilvēku visā pasaulē. Tā kā, mēs daram no savas puses visu vislabāko, ko mēs varam. Vienmēr būs cilvēki, kas neticēs, vienmēr būs cilvēki, kas kaut ko sliktu pateiks, bet, ar to mēs reiķinājāmies jau sākumā. Tiem, kas netic, ir viens vienīgs tikai piedāvājums. Aizbrauciet, paskatieties. Pareizi, Raimond? Jā, tieši tā, jā. Laikam ziemas rallijam, sevišķi gudīgi sakot, Kurzemes pusē, pats būtiskākais jautājums, kā ir ar laika apstākļiem? Kas tur tagad notiek? Sniegs un ledus būs? Rīgā protams, mēs visi redzam to, ka, ja mums jau cik dienas, es nevaru samelot, bet vairāk kā 20 dienas ir ļoti liela mīnus un bija fantastiski apstākļi, tad tieši, kad sākās dokumentu izsniegšana, atnāca siltais laiks, taču ātrumposmos mēs šobrīd ļoti esam viņiem sekojuši līdzi jau no novembra mēneša, un mēs zinām, kas ar viņiem notiks, un šobrīd pie tā aktīvi strādājam, un ja mēs paskatāmies laika prognozē, tad piekdien 6 no rīta jau sākās atkal augstums, tā kā, mums šobrīd mēs nesatraucamies, mēs ejam, daram. Vienīgā lieta, protams, ka es būtu gribējis, lai bija kā bija pagājušajā weekendā, kad bija koki balti un visas pļavas. Tas skaistums, jā. Bilde no Eurosport būtu nesalīdzinām skaistāk, nekā viņi ir šobrīd. Taču mēs jau vēl nezinām, vēl laiks ir daudz, varbūt uzskatīs sniegs nakā līdz uz baltu. Tieši tā. Tad aiziet pie teiksim, konkrētām lietām. Pats galvenais, Eiropas rallija čempionāta dalībnieki. Kas ir tie braucēji, kā pateikt, kuru dēļ, vien būtu vērts braukt skatīties rallija Liepāja Ventspils? Noteikti šeit ir jāizceļ pirmām kārtām šīs jaunās automašīnas, VRC automašīnas, kas ir pārtaisītas par RRC automašīnām, Super 2000 automašīnas. Tā ir viena lieta, ko es noteikti ieteiktu redzēt, piemēram, pa braucējiem runājot, noteikti jāizceļ Jāri Ketumā, Kreksbrīns, Francois Delakūrs, ja. Un no latviešiem es gribētu izcelt Raimondu Kiselu un Aivegli. Es ceru, ka arī viņi parādīs uz Eiropas fona labu rezultātu. Taču, ko es te redzu un ko es te dzirdu, tad neviens nav atbraucis šeit vizināties. Visi ir atbraukuši uzvarēt.
ja mēs pa Ketumā zinām jau, cik viņš ir ātrs patiesībā, tad, piemēram, Kregs Brīns aizvedot testus, un cilvēki, kas bija aizvokši apsīties, teica, ka viņi ir vieglā šokā par to, kā viņš brauc, patīkamā ziņā. Un arī tāpat priekšpiedziņu klasē arī, manuprāt, ir ārkārtīgi sīva konkurence, un arī šis te franču braucējs, kas arī ir ar Kregbīnu komandā, priekšpiedziņas automašīna, arī esot brauc vienkārši fantastiski ātri. Tā kā es domāju, ka visās klasēs būs ko redzēt, un šeit neviens nav atbraucis izrināties, tā kā cīņa būs pamatīgi. Izņemot tieši, kur pieminēto Jāri Ketumā, kurš ir brauc pie mums Latvijā, bet viņš nav braucis vienalga ziemā. Pārējiem viss vienalga ir tāds nezināms. Tu esi runājis ar kādu jau no viņiem, kāda vispār ir reakcija redzot mūsu Latvijas ceļus, ar kuriem mēs, es domāju, pamatot lepojamies. Tik, cik es esmu braucējis, saticu šobrīd, protams, ka viss ir visīgi patīkami pārsteigt. Protams, visi uzsaka, ka šobrīd apstākļi ir ļoti, ļoti triki. Tā arī viņi saka, ka triki apstākļi, bet tas ir rallija. Rallija burvība ir tā, ka viss plūstis mainās un ja dažādi apstākļi būtu, bet pagaidām viss ir viegli satraukušies. Protams, ka visi saka, ka visi gaida piekdienas rīt, kad atkal sāksies augstums. Pilnīgi visi to saka, jā. Par ātrumposiem. Varētu teikt, ka ir iekļauti visi, kā bija futbolā tas teiciens, tas El Clasico, jā? Liepājas un Kuldīgas pusē, viss tās odziņas tur ir. Tikai Vecpils un Tēbras ātrumposmi šoreiz tādi, teiksim, maigi izsakoties mazliet savādāk. Tam visam tika veltīts ļoti daudz laika, un viss tika plānots, ņemot vērā milzīgi daudz aspektus, kurus pat es īsti neizstāstīšu 3 minūtēs šobrīd rādio, bet tur ir vesela virkni nosacījumu FIA un Eirosportā un vēl, ko es varu saukt. Un tā trasa ir izveidota tāda, es personīgi esmu apmierināts ar trasi un manuprāt, ir viss izveidot, iekļaujot visu nepieciešamo iesaistīto pušu, tā kā intereses, viss ir apvienots vienā, tā kā, jāsaprot cilvēkiem, ka tas nav, kā lai saka, vienvirziena organizatoru izvēle, tur ir vesela virkni nosacījumu un lietas, kas ir jāizpilda, bet, autoposmi tiek pārveidot, pielāgot un visādi veidot savādāk. Cik pavisam kopā ir ātrumposmi, un vai jūs esat, teiksim, parēķinājuši, cik šajās 3 dienās, teiksim, skatītājs var tā, reāli redzēt ātrumposmus? Es neesmu paskaidījis, bet var redzēt diezgan daudz, jo ir 3 dienas un nav lielu, kā lai saka, skrējienu jāskraida daudz, jo rallijs ir, protams, izties pa 2 pilsētām un Liepāja un Ventspils, tad visi šie pārbraucieni, kas jāveic sportistiem, ļauj jau skatītājiem pārvietoties un kopā ir 15 ātrumposmi un es domāju, ka var redzēt šoreiz ļoti, ļoti daudz no tiem. Biļets uz ralliju bija nopērkams arī iepriekš pārdošanā. Cik rallija apmeklēšana maksās, teiksim, pērkot biļeti tagad? Šobrīd biļeti vēl var nopirkt līdz rītdienas vakaram pa 14 un no rallija dienās jau viņas aizies pa 18 es aicinu iegādāties arī šobrīd. Un vēl par šo lietu var interesanti faktu pateikt, ka to, ka mums būs daudz ārzemju skatītāju, es nešaubījos, bet to, ka atbrauks no Turcijas pat skatītāji, tas man reāli apsēdināja, jo to es nebiju gaidījis. Vai noteikti patreiz izpērk visas Liepājas veikals ar maksimāli siltiem apģērba gabaliem, cik es saprotu? Jā, tas man tiešām pārsteidz, jā. Es saprotu, ka arī līdz 10 gadu vecumam bērniem ir ieeja bez maksas. Jā. Tas ļoti būtiski tieši plānojot, teiksim, ģimenes braucienu pasaulē. Arī invalīdiem ir pa maksu un bez maksas, tā kā, Okay. Visu laiku aicināt apmeklēt. Super. Viena daļa no Latvijas top braucējiem startēs arī Eiropas čempionāta ieskaitē, bet viena daļa izvēlēsies startu tikai Latvijas Republikas čempionāta ieskaitē. Un rallijā Liepāja Ventspils ietvaros notiek uzreiz 2 Latvijas Republikas čempionāta posmi. Tātad piekdien, sestdien 1 posms un svētdien 2 posms. Tu pats rallijs, kā tu domā, mūsiem varētu izdoties, teiksim, savos ceļos pārspēt Eiropas braucējus? Es ļoti ceru, ka Eiropas ieskaitē šie braucēji, ko es nosaucu, gan Raimunds Kisels un Aivis Eigula, es ļoti ceru parādīs atzīstam rezultātu. Un tāpat arī priekšpēdējās klasēs es ceru, ka visa Okartas akadēmijas komanda arī parādīs atzīstams rezultātu. Es personīgi tur īkšķis par viņiem, jo šobrīd ir lieliski iespēja sev parādīt ļoti plašai publikai, un es ceru, ka viņi arī redz to un jūt, saskaroties ar viņiem un runājoties, ka viņi ļoti nopietni pieiet, visi trenējās un visi ir ļoti motivēti un arī mazliet viegli satraukt, ka jāpārstāv Latviju šādā augstā līmeņa pasākumā, tā kā viss ir ļoti patīkami. Jā, sakot, viss notiek. Varbūt mēs varam vēlreiz atgādināt mūsu klausītājiem un skatītājiem, kur tad mēs varam atrast un redzēt visu nepieciešamo informāciju, lai tā, teiksim, kārtīgi nopakots varētu doties uz ralliju Liepāja Ventspils. Tad informācija viss ir www.lvrally.com
Un šeit ir pilnīgi visa informācija, kā arī to bieži žurnālā. Jūs varat atrast ātrumposmu aprakstu un tādu mazu bukletiņu par ralliju. Un vienīgais tāds varbūt lūgums man visiem ir skatītājiem, kas brauks uz ralliju, padomājiet lūdzu par savu drošību un par blakus esošā drošību, jo tas, vai mums vēl būs Eiropas čempionāts, noteikti būs ļoti atkarīgs no tā, kāds būs mūsu skatītājs, cik mēs būsim droši un netraucēsim sportistiem un cik mums būs pilni ātrumposmi ar skatītājiem. Tā kā lentas ievērojam otru cilvēku pievaktējam un droši apmeklējam ralliju, un es domāju, ka būs 3 ļoti aizraujošas dienas mums priekšā. Nu, absolūti taisnība, Raimond. Paldies, Raimond, un mēs tiekamies rallijā Liepāja-Ventspils jau šīs nedēļas beigās, lai tev pietiek izturības un arī veiksmes, protams. Paldies, tiekamies. Ok, tiekamies, jā. Nu, kā jūs dzirdējāt, cienījamie klausītāji, skatītāji, uz šo ralliju ir noteikti jābrauc. Nezinu, man intuīcija saka, ka tas būs labais pasākums. Tiekamies! Vess Motors, Toyota un Ostas.lv piedāvā 101. Rūts. Nu, ko no tikko dzirdētā par ralliju Liepāja-Ventspils, ko stāstīja organizators Raimonds Strokšs, ir pilnīgi skaidrs, ka ir jābūt tur klāt un ir jāizbauda tas adrenalīna un emociju kokteils, ko var dot tikai tas klātbūtnes efekts, nekas cits. Viens no šā rallija favorītiem, lai arī viņš ir gados jauns, ir gana titulēts un gana ātrs. 2011. gada FIA VRC akadēmijas junior čempions, 2012. gada SVRC čempions. Nu, pietiekoši, kā jau teicām, mēs pārāk cienām sportistu laiku, tādēļ arī nākošā saruna mums būs telefonis. Dāmas un kungi, Kreigs Brīns. Un te nu ir jāpieslēdzas man Artim Wolfam radījumā Roots. Hello, Craig. Welcome to Latvia. It's absolutely fantastic to have you here. Hello, Craig. Hi. Yeah, it's really nice to be here in Latvia. Really looking forward to this beautiful rally. So you obviously have heard about Latvia before, but do you have any idea about rally drivers here in Latvia, about the competition level here? I'd like to hear your comment about that. I suppose no. I'm not really all familiar with the competition, apart from who's in the European Championship. Obviously, we've got Jari Ketama and Francois Delacour is here with the European Championship. They're the main people, and okay, maybe there are some local drivers that I don't know so much about, but for me it would be just concentrating on the European Championship drivers, and we'll see what happens. So during the WRC Academy, you competed with our neighbor Estonian Egon Kaur, and during 2011 you fought with as the WRC champion title with our Estonian driver Otto Tanak. Did you know these guys before, or did you know these guys are so fast and they are from Baltics? Or you were just surprised about that? Well, in 2011 we had a really big fight with Egon Kaur. It was really close in the academy, and we went to the final event in Wales, GB, and we both had to push flat out to the maximum. We had to win, I think it was 15 stages in the rally to win the championship, to beat Egon, and we done that, but only on the last stage of the rally. So we both were fighting for this 500,000 euros prize money on the last stage. So it was a really big fight with Egon. Yeah. So Jari Ketama is one of your closest rivals in Rally Liepāja-Ventspils, and he has been participating in the competitions like this here in Latvia for a couple of times. So do you think he has some advantage because of that, or not? Yeah, I think so. And also coming from Scandinavia, he's used to driving this winter rallies. I'm not so familiar with winter rallies. Okay, I've driven 2 times Rally Sweden, but it's not the same sort of rally here. So, but no, it will be a good fight. I hope. I would like to be quite close to him, and we will see. How many winter rallies have you done in your career, and do you have the necessary skills to fight for the win this weekend? I think I've done Rally Sweden 2 times, so that's the only winter rallies that I've driven. I think when we compare to Jari and maybe especially Francois, he has driven many times these winter rallies in the World Championship, and it will be difficult, I think, to be on the same level of experience, but all we can do is to try our best, and we will see what the result is.
You're choosing to switch from VRC to ERC. I'm talking correctly. VRC or ERC. This year, but didn't participate in the first round in Austria. Why is that happening? We choose the ERC because now I am the official driver for Peugeot, and Peugeot choose to drive with the ERC. So I am their driver for this season. So I didn't do Austria because it was too early in the season. We were still trying to arrange the contract or the drive, so we didn't go to Austria. So we begin our championship in Latvia. Okay. So lately, a lot of drivers from abroad have chosen to participate in many rallies in Latvia as well. Some of them even do the whole championship. Raimons Strokš, the guy we talked before, the organizer for Rally Liepāja Ventspils, is also organizing the Rally of Championships in mid-May, and they have seen participating stars like Mad Ostberg, Andreas Mikkelsen, Jari Kettomaa, and many others over the past few years. So do you think the Raimons could talk to you into participating in Rally of Championship as well? Yeah, for sure. I always like to drive, so it's always good for rally drivers to always be competing. So it's so we can expect you to drive here in Latvia in the mid of May. Yeah, maybe if it doesn't clash with my European Championship calendar or some testing, well then for sure it would be nice to come back to Latvia in the summertime. Okay. Thank you, Craig, for talking to us. Thank you for talking to us on Radio 101, and have a good luck on the weekend. Thank you very much. Thank you. Nu, ko es tik atgādināšu to, ka mēs tikko runājam ar Rally Liepāja Ventspils vienu no favorītiem, 2011. gada FIA VRC akadēmijas junioru čempionu un 2012. gada SVRC čempionu Kreigu Brīnu, kuru mēs redzēsim Rallyjā Liepāja Ventspils, un kā mums arī Raimons Strokš teica, ka tie, kas ir bijuši uz iepazīšanās ātrumposmu un paskatījušos, kā viņš brauc, tad tas bijis wow, iespējas diezgan spēcīgs. Tā kā viennozīmīgi mēs tiekamies Rallyjā Liepāja Ventspils jau sākot no šīs piekdienas līdz pat svētdienai. Nu ko, bet arī šajā rallijā startēs Okārtas Autosporta akadēmija un pēc tam startēs pilnā sastāvā. Jo sacensībās piedalīsies gan pilots Ralfs Sirmacis, gan Emīls Blūms un arī, protams, Kristaps Feldmanis. Pirms rallija Liepāja Ventspils katrs no jauniešiem bija izvēlējies savu tādu kā gatavošanās programmu. Ralfs Sirmacis un Kristaps Feldmanis aizvadīja rallijā Lūksni, kā mēs jums arī stāstījām, kā arī 2 treniņu sesijas. Savukārt Emīls Blūms nolēma trenēties individuāli, aizvedot vairāk dienu testu. Nu, protams, visaugstākie panākumi šajā rallijā tiek gaidīti no 18 gadus vecā Okārtas Autosporta akadēmijas audzēkņa Ralfs Sirmačs, kurš, kā mēs atceramies, pērn bija ātrākais priekšpiedzīves autopilots vispār mūsu valstī un uzvarot gan Latvijas rallija, gan arī Latvijas rallija sprinta čempionātā. Tātad 2 čempionu tituli vienā gadā. Liepājas Ventspils rallijas Ralfam būs pirmās rallijas sacensības, ap cik augstā konkurencē, jo kopumā uz starta Eiropas čempionātā izies, ieklausieties, 18 ekipāžas priekšpiedziņas klasē. Ja parasti tas viena tilta piedziņas klasē. Bet 12 ekipāžu un tām skatēs 2VD, tātad 1 tilta piedziņas ieskaitē Latvijas čempionātā. Ralfs Sirmats Māris Kulšs uz startu dosies ar 25. numuru. 28. starta numurs piešķirts ekipāžu Emīls Blūms, Ilmārs Vecgailis, kuri pirmo reizi startēs ar jauno zaļo Okārtas Autosporta akadēmijas Ford Fiesta R2 automobīlu. Nu, ekipāžu pirms rallija aizdījis vairākus testus, ne vairāk, ne mazāk kā trenera Jāņa Vorobjova virsvadībā. Nu, es domāju, ka Jānis jau būs viņus satrenējis pietiekoši labi. Un es ceru, ka viņi labi sagatavojušies sacensībām. Savukārt ekipāža Kristaps Feldmanis un Raivis Poišs, kurzems pusē aizdīs savu otro ralliju karjerā un centīsies mazliet rehabilitēties par neveiksmīgu avāriju Alūksnes rallijā. Uz viņa automašīnas būs diezgan interesants starta numurs 33. Tas par ralliju Liepāja Ventspils it kā pagaidām viss. Vēl tiem, kuri, vienkārši, es negribu braukt un negribu skatīties, jums ir iespēja pašiem startēt, pašiem izvināt rokas, jo Ziemas autosprints Smiltene 2013 5. posms 3. februārī, tad svētdien, norisinās Smiltenē, Tepera autotrasē. Informācija visi saņemama par www.ziemellatvija.lv, tad mājaslapā. Tur ir gan visi ierašanās laiki, gan nolikumi, un tad jums pašiem
visiem ir iespēja braukt. Es domāju, ka, kā vienmēr, Tepera trases Miltenē būs sagatavot ļoti labā līmenī, un arī, ap citu, tur noteikti ir stipri augstāks nekā tas ir šeit vai pat Kurzemes pusē. Nu ko, šodien mēs esam tādā diezgan ātrā tempā izskrējuši cauri lielajam rūcienam. Nākošais nedēļa, protams, mēs stāstīsim par Liepāju Ventspils, kā tad tur būs gājis, jo arī mēs paši tur piedalīsimies, es ceru, arī kopā ar junioru. Komentēsim, skatīsimies, gūsim iespaidus par tiešām šo fantastisko pasākumu ralliju Liepāja Ventspils 2013. Nu ko, tiekamies trasē, tiekamies nākošais trešdien atkal šeit pat studijā. Paldies, Arti, ka tu man palīdzēji šodien, tas bija ļoti super. Uz tikšanos nākošais. Vienmēr laipni. Okay. Čau! Atā!